Sveicināti mīlestības ceļš liecībās klausītāji! Ir otrdiena. Ģertrūdē tas nozīmē alfa. Sākums aizraujošākajam dzīves ceļojumam kopā ar Dievu. Tās nav tikai lekcijas, tikai kopīgas vakariņas un sarunas vairāku nedēļu garumā, bet tās ir izmainītas dzīves. Šobrīd, kad Ģertrūdē piedzīvojam 40. alfa kursu, otrdienās svinēsim Dieva mīlestības darbus liecībās no alfas dalībniekiem un kalpotājiem 20 gadu garumā. Mana liecība būs par to, ka mīļais Dievs ir mani dziedinājis. Es piedzīvoju svētā gara klātbūtni, viņa sniegto mieru, mīlestību un siltumu. Alfa kursa nedēļas nogalē, kad tik ļoti to vēlējos un lūdzu aizlūgt, svētais gars pie manis atnāca un lūdza liecināt par viņa esamību. Kaut bija balsis, kuras centās mani atrunāt, jo šķita, ka mana liecība nebūs varbūt pietiekoša vai spēcīga. Alfa kursa laikā mācītāji stāstīja par savu pieredzi un liecībām par Dieva, Tēva, Dēla un Svētā gara esamību un darbiem dziedināšanu viņu dzīvēs. Arī manas grupiņas ietvaros dzirdēju par to, ka Dievs ir dziedinājis, kāds spēks ir lūkšanām. Par lūkšanu spēku es neesmu šaubījusies, bet jāsaka, ka arī man šķita, ka ir tik ļoti daudz smagāku slimību, dzīvības, kas būtu jāglābj, ka mana autoimūnā slimība nav nekas īpašs un man ar to jāsadzīvo, jo ārsts teica, ka tabletes vairogdziedzera darbības uzturēšanai būs jādzer līdz mūža galam. Man ir gan mezgli, un tagad ir jāsaka, kad bija arī hronisks autoimūns steroidīts un autoimūna saslimšana hipotīrioze. Slimība sākās un tika atklāta pēc mana pirmā puikas piedzimšanas 2014. gadā. Un simptomi man ļoti traucēja, toreiz bija liekais svars un nekādi nesamazinājās, jutos miegaina, depresīva, šķita, ka iekšā viss apstājies. Šī slimība ietekmēja vielmaiņu. Tabletes palīdzēja un es atguvu veselību, bet bija jādzer katru dienu. Ieklausoties, ka Dievam var lūgt katrs, kaut pašam var šķist, ka tas nav nekas tik liels, jo ir taču daudz smagākas slimības. Es tomēr lūdzu, jo, kā šodienas 9. februāra dievkalpojumā tika teikts, Dievam nav nekas neiespējams. Dievs apveltīja tevi auglīgi un bagātīgi, jo izvēlies dzīvi ar Dievu. Uzticoties Dieva rokām, sakojot Jēzum Kristum un paļaujoties svētā gara vadībai. Tiešām esam Dieva mīļotie un Kristus aicinātie. Šī gada janvārī iesvētībās esmu teikusi jā vārdu Dievam viņa mīlestībai. Pēc pāris nedēļām lūkšanu man bija paredzēta ikgadējā vizīte ultrasonogrāfija, lai pārbaudītu vairogdziedzera stāvokli. Un pēc tam es ietu pie manas ārstes, kas ārstē manu slimību. Ultrasonogrāfijas speciālists veic apskati un gandrīz vai dusmīgi man saka, ka es esot visu izdomājusi. Mans vairogdziedzers esot vesels. Ir pāris mezgli, bet nav autoimūnas saslimšanas. Ultrasonogrāfijas apskatē nesot tiroidīta, kāpēc es dzerot tabletes, kāpēc ārsts tās man vēl liek dzert? Teicu, ka es eju pie speciālista pāris kabinetus tālāk, un ne es pati kaut ko tādu izdomāju. Jau 10 gadus man ir šī slimība. Viņš aizgāja pie manas ārstes, jo man neticēja, kā var būt, un tad pēkšņi nebūt. Pēc sarunas ar manu dakteri ierakstīja, ka slimība vairs neuzrādās. Es tiešām negaidīju, ka manas lūkšanas tiks uzklausītas tik ātri. Es atradu arī vietu Bībelē par to, kā Dievs dziedina un par viņa mīlestību. 103. Dāvida psalms, 1. līdz 5. Teic mana dvēsele kungu, viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teic mana dvēsele kungu un neaizmirsti balvas, ko viņš devis. Viņš, kurš piedod visas tavas vainas, kurš dziedē visas tavas kaitas, kurš tev dzīvību izglāb no bedres,
kronē tevi ar žēlastību un žēlsirdību, kurš tavu mūžu pilda ar labu, ka tu kā ērglis atkal jauns. Es tiešām esmu mīļajam Dievam pateicīga, no sirds pazemīgi pateicos par viņa mīlestību un žēlsirdību. Mīļais Dievs, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Slāva tev, mīļais debesu Tēti, Kungs Kristu, Kungs Svētais Gars. Slāva un pateicība, ka tev viss ir iespējams un ka nav nekas, ko tu savā spēkā nespētu. Paldies, Kungs Kristu, par tik daudzām atbildētām lūgšanām, par tik daudzām dziedināšanām un tik lieliem brīnumiem, ko tu esi paveicis. Paldies, ka tu esi patiesi dzīvi darījošs ārsts. Jā, un arī šajā brīdī, mīļais Jēzu, es lūdzu par ikvienu, kas šobrīd klausās un kuram ir nepieciešama kāda dziedināšana pie miesas, gara vai dvēseles. Jā, Kungs Kristu, tiešām lūdzu pārklāj ar savām svētajām Kristus asinīm, ikvienu un dziedini tieši tā, kā tas ir visvairāk nepieciešams. Jā, Kungs Kristu, tiešām māci un iedrošina arī mums lūgt pašiem un prasīt arī aizlūgums pie brāļiem un māsām Kristu. Kungs, nosaucot vārdā lietas, par kurām mums nepieciešama, tava dziedinošā roka, Kungs, tavs dziedinošais pieskāriens. Jā, jo patiesi, tev viss ir iespējams, un tev priekš tevis, nekas nav par mazu vai par lielu, jo mēs katrs tev esam tik ļoti dārgs. Jēzus vārdā, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visuvarenais Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.